īsumā, proti vairāk večus, kuri pazaudējuši darbu, nezinu, ierēdniecībā, pārorientēt par, protams, modernu un inovatīvu un tā tālāk, ar piebildi, nevis pirmapstrādi, bet modernu, inovatīvu. Ja pieaugs pirmapstrādi, mēs atgriezīsim atkal pie šīs diskusijas, vai netiek cirsts pa daudz un kā tas tiek darīts, mēs ieejam atkal slazdā. Vajag nākt klāt jauniem uzņēmumiem, kam es piekrīt arī Jāņa teiktiem, kad jānāk viņiem tieši šajā, es atkal pateikšu vienu svešvārdu tālāk, apstrādē pēc būtības šīs mēbeļu rūpniecība, logu ražošana, duvju ražošana tālāk. Jautājums, kā mēs varam dabūt iekšā tur uzņēmumus. Tas viss, ko jūs abi man tagad sakat, gan inovācija, gan šis jaunais uzņēmums ar savu kaut kādu inovatīvu un ļoti moderniem darba galdiem aprīkotu ietaisi, es tikko to ieraudzīju Ieriķos, viens jauns uzņēmums, kurš ražo, iedomājieties, tās vecās, kur vienmēr pārmet guļbūvēji vējš, kur cauri skrien visādām šķirbām, un tad lēnām viņa nabadzīti izpūst, un tad vēl viņa tur nepareizi sažūst, un viss tas ir atrisināts ar vienu rokas mājienu šajā konkrētajā uzņēmumā, kurš tagad ražo pasaulē pieprasītākās guļbūves. Visa pasaule mainās, un mēs arī mainamies. Tā lieta, par kuru mēs dabījām balvu, ir šis vienkāršais savienojums, kur ir grūti pat cilvēkam no malas izskaidrot. Tur ir jābūt telpiskai domāšanai un jāzina ļoti labi fizika. Ļoti daudz tās zinātnes iekšā. Šeit ir tagad tāda nevienmērīga, bet vienlaikus viltīga grope. Ar ko viņai kā viltīga? Tie leņķi ir visi ir uz āru vērsti, vai ūdens pūst ārā no tā stūra, ja nu gadījumā viņš ir tiek virsū. Otrkārt, leņķi ir dizainēti tā, ka māja vienmēr ķīlējās. Nevis varās vaļā. Tātad viņa vienmēr pati sevi turēs taisnu. Tieši tā, turēs taisnu un pieaugot svaram, viņa tikai ķīlēsies, nekad nepaldīsies kaut kāds plaisas vai tāds dienas. Šī, saucam pa vēja kabata vai vēja labirinti, ir projektēti tā, kad pilnībā noslēdz vēja iespējamo ceļu iekšā mājā. Un cik ilgā laikā sev no jūsu sagatavotiem, var teikt, tā kā Lego klucīšiem var dabūt māju? Teiksim, ja runājam vidēji māju, tad sienu, karkasu daļu mēs varam salikt 3, 4, 5 dienās. Teiksim, Aglonā baznīcu cilvēks salikt 2 dienās. Liela baznīca. Tad kas ir tie jūsu pircēji? Tie tiešām ir skandināvi vai ir vēl kāds eksotiskāks valsts? Šobrīd ir tā, ka tiešām ir sanācis, ka mūsu tirgi ir Azerbaidžāna, izstāsta, ka būs Kazahstāna, Armēnijā esam apbūvējuši kalnu kurortu. Francija, Spānija, Portugāle. Man izklausās, ka visi šie tālie un eksotiskie pārsvarā Eiropas cilvēki saka, ka tas ir koks, tas ir kaut kas, un latvietim tas tā kaut kā neizliekās kaut kāda tāda vērtība. Un ir tā, ka viņiem ir maz koka, un koks viņiem ir kaut kas dārgs. Un, ja viņam ir koka māja, viņas ar to ļoti lepojās. Tas kaut kas īpašs, par ko runā visi kaimiņi un tā tālāk. Mēs esam ļoti no tā koka attālinājušies. Un mums liekas ļoti tā vienkārši un prasti. Cilvēkiem, kas problēmas ar elpošanu, astmātiķiem un tiem visiem ir ļoti labi dzīvot koka mājā. Ir iekšējais mikroklimats. Ja ir telpa pa mitru, sienu paņem pa mitrumu uz sevi. Ja telpa paliek pa sausu, sienu pa mitrumu atkal atdod. Visu laiku telpā iekšā ir tā kā klimata kontrola. Ļoti patīkams gaiss un tā tālāk. Cik jūs pieliekat pievienot to vērtību? Es domāju, noteikti kaut kāds 300, 400, pat 500 un vairāk procentu. Es pat uzskatu, ka mēs zaļējam pa maz noteikti. Kaut gan daudz saka to, ka mēs zaļējam visu mežu. Tā nav. Mēs vienkārši nepareizi kopjam viņus. Nepareizi atstādām. Visu tā sistēma, kā mēs kontrolējam to atstādīšanu, kopšanu, slimības mežos, un tas viss ir ļoti zemā līmenī, manuprāt. Jūs esat tā kā šeit, kāpēc? It kā no šis nav svarīgākais centrs saimnieciskai darbībai valstī? Pirmkārt, šeit ir koksnes resursi ļoti daudz apkārtnē. Otrkārt, mēs esam vietējie. Un mēs visus šos uzņēmumus veidojam ap sevi. Ir tā, tas ir pretēji loģikai, kad ir, teiksim, uzņēmums. Pilnīgākie nacionāli patrioti. Jā, uzņēmums ir meža vidū, it kā ir tur grūti nokļūt un tā tālāk, bet jā, pašā laikā cilvēki nāk uz darbu pa skaistu meža taku, viņi ir priecīgi. Klāt visi ir kaimiņi. Jā, skaista fabrika, skaistā tur vidē un tā tālāk. Viņi var aiziet pusdienas laikā hokeju uzspēlēt uz dīķi notīra ledu un tā tālāk. Un mēs dzīvojam mežā. Manuprāt, tas dod ļoti daudz enerģiju tiem cilvēkiem, kas šeit strādā.
tieši tiem cilvēkiem, kas sēž pie datora ikdienā, kas projektē, piemēram, tās mājas, cik viņiem ir labi, ka viņš pats ir Gribētu, lai Latvija